Tā, tā. Mm, Kā es tā biju domājis, ko es varētu par tevi Vai pateikt. Es tagad mēģinu atcerēties, ko es biju. Man bija kaut kas foršs izdomāts, bet es vairs nevaru atcerēties. Lampadrodis. man būs jāmēģina tev pastāstīt, tā it kā tu mani nepazīsti, jo no sērijas. Bet nē, es atceros to pirmo zvanu, kad es tev zvanīju sakarā ar Southwestern Consulting, un tu biji tik ļoti atvērts. Tā kā varēja just to, ka tev tik ļoti rūp tava komanda. Jā, tas nav tik bieži, ka tāds pārdošanas vadītājs ir tik atvērts jau tādā startā. Tā kā tas man ir tā palicis. Jā, es atceros kaut kā, kad mums bija tāda jau ciešāka sadarbība, tad ir tas, ka tev tā uzņēmība, ka tu esi uzņēmējs, visi uzņēmēji ir uzņēmīgi, bet tev ir kaut kas vēl tāds īpašs tajā visā klāt. Bet es tev negribu tagad baigi lielīt, bet varbūt tu vari pats saviem vārdiem pastāstīt, ko tu īsti dari, Zigurd. Tā kā, ko tu dari, vai tev ir komandā, ko jūs īsti darat, un jā, kas ir tas bizness, vai vari Nekas padalīties? īpašs tur nav. Tur esmu tāds pats cilvēks kā visi citi, kā tu un tie, kas mums apkārt. Bet paldies tev par novērtējumu un labiem vārdiem. Ikdienā es tirgoju augu eļļas un biodegvielas. Tas ir tā kā mans pamat bizness. Es esmu tāds traderis, var teikt. Es atrodu produktu, um, kam viņš ir, atrodu, kam viņu vajag, un tad mēģinu to visu sabīdīt kopā. Un mēs esam tādi 5 gabali pie manis. Ok. Un, nu, jau vairāk nekā gadu darbojamies šajā lauciņā. Es nevaru vēl teikt, tur, kā tur bija parasti tie tur Šanhaja, Londona, Rīga, ja tur viss tās oficiāli, ja, bet man ir tikai Rīga un Ventspils. Pagaidām divi cilvēki ir Ventspilī un 3 mēs esam Rīgā. Bet, nu, mēs augam un darbojamies tajā jomā un nozarē, ko mēs pārzinām, kur mēs esam kādu laiku jau visi bijuši. Mhm. Nu, jā, tā. Ok, bet tad pieņemsim, es nemaz nezinu, ko tu dari, un tu tā kā mini traderis, jā, tad man uzreiz rodas kaut kāds priekšstats. Var nedaudz vairāk, tad kur tas bizness ir? Sanāk, tu saved ražotāju kopā ar gala lietotāju, un tu esi pa vidu, kas nodrošina visu to procesu, tur piegādi, kvalitāti, vai tā kā, kaut super vienkārši piemēru Mhm. varbūt, jo tas tiešām interesanti izklausās. Nu, ir, piemēram, vairāki ražotāji, kam ir tur produkts A. Ja? Es savedu to produktu kopā Rīgas ostā no Mhm. vairākiem šiem te ražotājiem. Un ņemot vērā manu to background un vairāk nekā 10 gadus ilgo pieredzi nozarē, nu man ir jau gadu gaitā uzkrāti šie te kontakti, gana plašs tas lokus, un tad faktiski es paralēli arī sāku piedāvāt šo produktu. Nu, tāds tas princips, un tālāk, kad tas apjoms vajadzīgais ir sakrāts, mēs kraujam kuģi un vedam prom. Pārsvarā tas ir kaut kur uz Rotterdamu, Amsterdamu, uz tām vietām, kur ir plašs klājums tiem visiem degvielu tirgotājiem, un tad viņi jau tur tālāk vai nu taisa kaut kādus blendus, vai atkal pārdot kaut kur tālāk. Mhm. Nu, tādos, Interesanti. Tas viss ir interesanti. Bet sanāk tā, tagad tev ir tavs bizness, tava komanda, vai ne? Bet kā tu vispār nokļuvi tur, kur tu esi tagad? Tu kaut ko specifisku mācījies, vai tā bija kaut kāda darba pieredze pirms tam, vai tā kā, kāds ir tavs stāsts? Jā, Zigorda, vari padalīties, kāds ir Zigorda stāsts? Kā tu nokļuvi tur, kur tu esi tagad? es vispār esmu skolotājs pēc profesijas. Šito es nezināju. Man ir viena izglītība pedagoģiskā, man ir arī juridiskā, un es arī studēju uzņēmējdarbību, to gan es nepabeidzu. Bet, nu, faktiski, jā, tas sākums man bija osta. Lai cik paradoxāli tas nebūtu, es tiešām sāku savu pirmo algoto darbu kā tehniskais sekretārs ostā. Man bija tur visādi, pārsvarā dokumentācija darbs, bet tas, protams, pavēra kaut kādu priekšstatu par to, kas vispār tas ir un ap ko tas grozās. Tad tālāk es devos atkal uz pavisam citu jomu, kas ir pārtiks ražošana. Um, Tur kaut kādi 7 gadi spilvā, vārīju kečupus, tā teikt. Pēc tam Latvijas telekoms, kas bija atkal liels tāds baigais posms, tā kā šķietam ļoti atšķirīgas nozares, Mhm. bet mēs jau zinām, ka vadība ir vadība. Nu, ja tu, pēc tam biodegviela, jā, biodegvielas ražotne, mm, eļļas spiešana, darbs tur ar zemniekiem, kas audzē rapsi un graudus. Un tas viss pārsvarā kaut kur bija jātirgo lielākoties prom eksportā. Tas ir tas mans stāsts par tiem etapiem. Mhm, mhm. Tomēr uzņēmējdarbība un būt pašam savu uzņēmumu vadītājam, tas ir atbildība, un to kurš katrs tā neuzņemās. Vienkārši bija kaut kāds posms dzīvē, kur tu tā izdomāji, ka tagad vajadzētu uz sevi, vai vienkārši kaut kā tā dzīve pati gāja uz priekšu, un tā kā viss salikās, vai
Ja tu vari varbūt padalīties, tā kā kādam, kas varbūt domā kaut ko līdzīgu, savu veidot, attīstīt, varbūt šis ir kā iedvesma. Nu, tu gana labi mani pazīsti un zini, ka es esmu cilvēks, kas tic uz lietām, kā ar mums nenotiek nekas tā, kā mums šķiet, nejauši. Nu, un es domāju, ka arī tā mana tālākā virzība uz to privāto biznesu bija likumsakarīga. Es teikšu, ka tur bija kaut kāds laika posms noslēdzies, un nu, tad, kad tu visu esi uzbūvējis tā, kā tev šķiet, nu, kā tu proti dodot no sevis to labāko cilvēku, nu, tad tu jau vairs neredzi īsti to kaut kādu vietu attīstībai, nu, lielos vilcienos. Mhm. Un tad tur vēl arī sakrita atsevišķi notikumi biznesā kopumā, kas man pamudināja tā kā veikt, Mhm. nu, mainīties, nu, mainīt kaut ko šajā ziņā. Jā. Mhm, mhm. Tātad, jā, es dzirdu to vārdu, jā, kad kaut kas bija jāmaina, un tas arī kaut kā tomēr tā viss tā arī dabiski notika. Um, Tas, par ko es kaut kā iedomājos, nedaudz tā kā sanāk pārlikt cita tēma, bet es atceros, ka savulaik tu minēji, ka tev ir tāds rīta rutīna, ka tu diezgan agri celies un tā diezgan konstanti. Un, ja es nemaldos, tur bija kaut kādi, nu, tur bija agri 6, 5 no rīta, ja kaut kas tāds. Ja es kaut ko jaucu saki, tā, Nē, nē, tā nē, ir, ja? tu nejauc, jā, Es nejaucu. Tātad, tā ir nu jau vairākus gadus tiešām, un lai cik tas paradoxāli nebūtu, man ietekmēja grāmata. Manās rokās nokļuva Robins Šarma ar savu klubu mm, 5 no rīta. Un tiešām tas bija. Es nekad nedomāju, ka es tā varētu kaut kā pavilkties uz kaut kādu cilvēku viedokli un atziņām, bet tas man reāli ietekmēja. Un es sapratu, ka tiešām tā rīta stundai ir zelts mutē. Protams, nu, es kaut ko droši vien no tā arī paņēmu, kas bija tur, bet ar laika gaitā es izstrādāju kaut kādas savus paradumus, un jāsaka, ka tagad jau tiešām vairākus gadus pie tā turos un jūtos gan labi ar to. ok, tātad 5 no rīta tu cel, un tas ir gan darbdienās, gan brīvdienās, jā? Vai? Nu, tad, kad tu ilgu laiku to dari, tad tu brīvdienās vairs nevari Nevar, pagulēt. nevar pagāt. Tu Ok. vienkārši esi augšā, tev jau, lai cik ļoti tu uz sevi dusmojies, ka nu, tas ir brīvdiena varētu, bet Bet, nu nē. labi, bet, ja tu cēlies 5, kas ir agri, cikos tad tev sanāk aiziet, nu, gulēt, ka tu normāli jūties? Nu, tā kā Nu, es tomēr. cenšos tajos 10 vēlākais tikt pie miera. Bet, nu, Mhm, arī visādi, protams, un ir kāpumi un kritumi, bet nu, pats svarīgākais ir maksimāli ātri tikt atpakaļ pie, mhm, pie tiem saviem ieradumiem. Un es arī sevi nemoku, ja es arī no rītiem nu, es eju paskriet, tad es tur netaisu pusmaratonus tajā rīta cēlienā. Un tur ir savs mhm, maksimāls piecītis, ar ko es tieku galā. Un, ja es galīgi slikti jūtos, tad es vismaz izēju pastaigāt. Es varbūt neskrienu tajā rītā, vai skrienu ar kaut kādiem intervāliem, bet nu, es piespiežu sevi uzvilkt tās botas. mhm. Tātad, nu, es tagad tā kā paskatos no cita kaktiņa uz šito, un es saprotu, ka tur ir. Un tātad noteikti no, nu, tā kā, kas ir sāpīgāk? Sāpīgāk ir no rīta piecelties agrāk, vai sāpīgāk ir nepiecelties un kaut ko neizdarīt. Tātad, attiecīgi, tātad mazāk sāpīgi ir tas, ka tu tomēr piecelies, vai ne? Nu, tā kā no rīta. Bet tas mans jautājums ir, kā varbūt tev liekas, tu jau to dari vairākus gadus, un kas varbūt ir tāds, nu, varbūt galvenais iegūms tavuprāt, ka tu tomēr tā sevi mobilizē, vai tas pat, tu pat vairs nemobilizē, tas ir tādā automātā gan jau, bet kas ir tas iegūms, tas, ka tu no tā rīta piecelies tik agri? Nu, es domāju, ka tas ir tāda noskaņošanās tai dienai. Man liekas, ka nu, tas ir tāda sagatavošanās, tāda laiks arī sev tā skaitā. Jo es šī rīta stundā, ko es pavadu augšā, es arī veltu laiku lasīšanai, kas nu, tas ir faktiski vienīgais laiks, kad tu vari tā mierā pasēdēt un palasīt. Pēc, Neviens nu, nerausta, neviens jā, jā. neko nevajag. Nekur nekas neģingst. Protams, arī tā būšana klusumā. Es zinu, vispār man šķiet, ka reizēm man tiešām liekas, ka cilvēki kaut kad arī baidās palikt arī klusumā. Viņi baidās no tā klusuma, jo tad ir jāpaliek tā kā ar sevi. Un nekā riņķī nav. Un tas man arī varbūt sākumā bija kaut kā dīvaini, bet tad nu, citi meditē. Man tās ir rīta lūkšanas, piemēram. Es pārdomāju visus notikumus. Es zinu, man ir vienmēr par ko pateikties, kas ir noticis vakar vai varbūt kas būs rītā. Jā, nu tā ir tāda. Un tad, kad ģimene ceļās, tad es jau esmu tāds, nu, kas būs vakariņās no sērijas. Jā, šis ir kaut kas, un tu tomēr to dari jau vairākus gadus. Tātad, jā, tas ir tā vērts.
kādam varbūt no malas pirmajā brīdī var likties, tā kā, nu, ko tu tur pārspēlē, ko tur ņemies. Bet jā, nu, tur ir tā burvība, rīta burvība. Ir īpaši, ja ir vēl mazi bērni mājās, kuri var tajā laikā gulēt, kamēr tu vari fokusēt, kaut ko padarīt. Nu, tur ir baigā. Jā, jauda. Jā. Es jau teicu, ka cilvēkiem jau par sevi pastāstīt patīk. Galvenais, lai kādam patīk arī par pašu. Bet es nekad arī nevienam nebāžos virsū ar šiem saviem paradumiem un neeitu un nestāstu, zinu, tas ir baigi forši, vai tev tas obligāti ir jāpamēģina. Es domāju, ka, ja kāds jautā, es labprāt padalos, bet man šķiet, ka katram jau ir kaut kādi savi rituāli, un vienam varbūt tiešām, galīgi tas rīts neder, un viņš ir pūce totāls. Vakarā dara to pašu, ko es no rīta. Es jau esmu dažādi. Jā, jā. Ok. Tad, tā kā, laikam, galvenais virziens šodienas sarunai, kuras gribēju kaut kā tikt ar tevi, ir īstenībā tā tēma, kas ir labdarība. Tas ir kaut ko darīt sabiedrības labā, negaidīt neko atpakaļ. Un tajā brīdī, kad es iedomājos, ar ko es varētu tā kā, parunāt par labdarību, par tādu tā kā, sabiedrības labumu, tā kā, kaut ko tādu, īstenībā tu uzreiz man parādies priekšā, jo es zinu, kur tu esi bijis un kur tu esi iesaistījies kādos projektos. Un, tas tiešām iedvesmo. Un par to tad, tā kā vairāk es gribēšu uzzināt, tā kā, jo es kaut ko zinu, bet ne visu. Bet varbūt tur kaut kā padalīties, kāpēc tā kā atbalstīja labdarību vai tādu sabiedrības darbu, un tā kā, ka tu negaidi neko atpakaļ. Jo tu arī neesi tas tips, es vismaz neesmu redzējis, kad ir tie cilvēki, kas tā kā ziedo un tad kaut kā afišē to, lai citi to redz. Un tu vari ļoti kādam palīdzēt, bet tu tā kā, tā kā neviens par to neuzzinās. Tā ir tāda dziļā, patiesā tāda labdarība, vai ne? Vari padalīties, kā tev tas ir? Kas tev ir ielicis šo iekšā tavā kodā, vai bija kaut kāda dzīvē notikums, kad tu sāki tā uzvesties, vai kaut kāds tāds? Es vienkārši nokļuvu tādā vidē. Es vienkārši nokļuvu. Faktiski, ja mēs par labdarību, tad mans pats pirmais darbs, ko es diemžēl nepieminēju savā vizītkartē, kāpēc. Tagad es tā kā bija šoferis Latvijas Sarkanajā Krustā. Jā, tā kā es vadīju, mums tur bija tāda vadītāja, un es viņu vadīju ar visādām humanās palīdzības lietām pa pilsētu, un mēs dalījām. Un pēc tam arī vācām ziedojumus. Tā kā jau tās saknes jau ir labi pasenas ar to labdarību. Bet es uzskatu, ka tas ir tāds. Pazuda man doma, kaut kur šito tu izgriezīs ārā, bet labdarība. Es pat nezinu, vai tā ir labdarība. Manuprāt, tas ir tāds dzīvesveids jau faktiski, kurā tu saproti, ka darīt labu ir labi. Tu vienkārši esi tāds cilvēks. Es domāju, ka kaut kur dziļi iekšā mums daudziem ir tās vēlme palīdzēt. Mēs vienkārši ļoti daudz dzīvojam kaut kādā tādā morālā bezsamaņā. Mēs mierlaika apstākļos mēs nespējam īsti novērtēt, kas ir labs, kas slikts, kas balts, kas melns, paskatoties, kas notiek sabiedrībā kopumā. Līdz ar to šī baznīcas atjaunošana, kas ir tāds mūža projekts, es viņu saucu par mūža projektu faktiski, jo es ticu, ka pēc manis nāks cilvēki, kas to turpinās, un pirms manis ir bijuši ļoti daudz cilvēku, kas to ir darījuši. Un, man pat nav tāda liela skaidrojuma. Man patīk tā sajūta, ka tu redzi šo progresu, man patīk tā sajūta, ka es redzu, ka cilvēki nāk un iesaistās. Man patīk, ka mēs redzam šo te kopīgo attīstību, mēs redzam to vajadzību pēc tā, ko mēs darām. Tad es dzirdu, jā, tā sajūtas daļa, jā, ka tā kā, viennozīmīgi tas ir kaut kas arī paliekošs, tas ir kaut kas, es atceros, toreiz bija mani uzaicinājis uz altāra atklāšanu, kur, tas bija tiešām, wow, skaisti. Paldies, ka atbrauc, man liekas, pat īsti nesaprotot, uz kuriem tev jāatbrauc. Un tur, kur tā bija augstskola, bet tie studenti vēl tikko kā beidz tur slīpēt, slaucīt, un tas ozolkoka, tas viss altārs un kāpnes un viss, un wow. Jā, tas ir viens no tādiem mega projektiem, jā, viss baznīcas interjers. Bet, ok, ja mēs tagad fokusu starmeši uz robežu baznīcai, ja? Kāds tas stāsts robežu baznīcai ir? Es saprotu, viņām tā kā faktiski bija izpostīta, tur tā kā bija tikai drupas palikušas, vai tā kā kurā posmā tu varbūt pieslēdzies, un tā kā
un kas ir varbūt izdarīts pa šo laiku. Un, tā kā, jā, Stāsts ir tāds, un, protams, tu saproti, ka reti kurš vairs ir no tā 1944. Kurš varētu pastāstīt, kā tieši bija. Bet stāsts ir tāds, ka atkāpjoties Vācu armijai, tā kā tika uzspridzināts baznīcas stoms, jo baznīca faktiski tajā vietā tur ir atradusies jau no sen. 130 gadu atpakaļ sen ļoti, jā, Mhm. sākumā koka, pēc tam mūra un tā tālāk. Nu, un tad, protams, pēc tās uzspridzināšanas jau sekoja padomju gadi, kad vispār iešana baznīcā bija uzskatāma par kaut kādiem tur, nezinu, neatbalstīja katrā gadījumā pastāvošā vara to. Un pa tiem visiem gadiem viņi faktiski, jā, viņi palika bez jumta un palika tikai mūri. Un tad ap 90. kad jau Latvijas valsts sāka uzplaukt, tad es arī kā bērns tur atceros, ka tur sāka organizēties, tur tos jumtus likt un kaut kādā veidā atjaunot to baznīcu. Jo viņi ir faktiski centrālais objekts robežos. Viņi pašā vidū visriņķī ir mājas, un tāpēc tāds rēks tur droši vien neizskatījās arī pārāk labi. Mhm. Nu, un tā gadu gaitā, un es faktiski, kā jau liela daļa, ne, bet varbūt viena daļa cilvēku atgriežas dzimtajā pusē pēc kaut kādiem laikiem, un arī es, un tad es attiecīgi pārgāju arī uz robežu draugu. Un, jā, nu, tad laika gaitā mēs sākām ķerties klāt pie šīm te uzlabošanas lietām, un par šiem gadiem tiešām mums ir sanācis gan tornī kāpnes izbūvēt, gan šo te altāru visu interjeru atjaunot un labot jumtus un ieliet grīdas un rakstīt projektus vēl par visādām lietām. Un visu laiku šeit ir cilvēki, kas ir ar mieru, kas grib, kas palīdz, kas redz, kas sekmē to, to procesu. Jo tas jau, protams, kad ir tāds kopīgs darbs mums visiem kopā. Nu, tā. Un šī ir tā daļa, kur man gribās tā kā, iepauzēt, un tā kā, es gribu saprast šo, jo, nu, kā, kā tas ir iespējams, ka tu, neskatoties uz to, ka tu esi tomēr tik aizņemts, nu, tev ir tavs bizness, kas prasa ļoti daudz laika, tev ir tava ģimene, kas prasa daudz laika. Nu, tā kā, tā kā, tā kā, kā tu vispār rodi laiku kaut kam tādam? Tā kā, nu, esi atklāts vienkārši, kur tu rodi to resursu? Resursi ir mums visur apkārt. Mums tikai jāmāk viņš paņemt. Tās rokas jau ir. Tu vari būt viens cilvēks, bet tev var būt 8 rokas. Nē, nu, ja godīgi, tad arī darbā man ir faktiski visi kolēģi iesaistīti arī baznīcas lietās. Piemēram, gan manam uzņēmumam, gan baznīcai ir viena un tā pati grāmatvede. Jā, faktiski. Projekta vadītāji raksta padomus, sēž protokols arī baznīcai. Mēs kopīgi tur darbojamies pie kaut kādiem dokumentiem, priekšprojektiem. Tā kā, mēs caur mani tur ir ievilkušies arī mani kolēģi tajā visā. Un tāpēc ir tāds droši vien bišķi lielāka tā jauda nekā tad, ja tur būtu tikai tantes, kā tas ir stereotipiski pieņemts domāt. Lai gan pēc statistikas Latvijas baznīcā, tieši Luteriskajā baznīcā, vidējais vecums ir 45, man šķiet, kaut kas tāds. Tas ir mīts par to, Tas ka ir tur mīts par. sēž tikai 85-gadīgas tantes un onkuļi. Lūk, tā tas notiek. Un mums arī ir, tā ir, jāsaka, pirms es nonācu, es nesapratu ļoti daudz ko par baznīcu. Man nebija ne mazākās nojausmas, kāda organizācija tā ir. Bet, principā, tur tāpat kā jebkur vajag grāmatvedi, tur tāpat kā jebkur ir jāraksta atskaites. Tas viss ir arī tā laicīgā puse, ir gana sarežģīta visā tai baznīcas dzīvē, ēkas dzīvē. Es tagad domāju par to par to finansiālo praktisko daļu. Lai kaut ko izdarītu, ir nepieciešama līdzekļi, ir nepieciešama nauda. Un es saprotu, tu pats esi ļoti no savas kabatas patiešām arī kā, daudz ko finansējis, vai ne? Okay. Bet tā kā, kur vai kā tu vispār rodi tos līdzekļus? Jā, cilvēki ziedo, bet tā kā ir viegli viņus tā kā pamudināt, vai tā kā, tā kā vienmēr jau var vairāk, bet tā kā varbūt var padalīties, kas ir tev, varbūt, tavuprāt, sanācis, vai kaut kāds projekts, vai tā kā, vai jā, tā kā, kā tad var tos visus izdarīt?
Nu, tas nav viegli. Jebkurā gadījumā, ja tev ir jālūdz palīdzība, tas nav viegli. Vai tā ir baznīca, vai tā ir tev personīgi. Es domāju, ka jebkuram tas ir diezgan sarežģīts, tāda iekšēja sevis pārvarēšana kaut kur. Bet, jā, mums faktiski tā ideja par to, ka ar draudzes sastāvu nepietiek, tur nav jābūt īpaši apdāvinātam, lai tu saprastu, ka mazā lauku ciemā tur nav tūkstošiem draudzes locekļu, kas katru mēnesi savu 10. tiesu noliek baznīcai, lai varētu samaksāt tur mācītāju atalgojumu, apkopējai un par apkuri un tā tālāk. Tā tas nav. Un, tāpēc radās doma, ka ir jātaisa kāds ziedojuma vākšanas projekts. Pilnīgi negaidot, mums tiešām tāds atnāca caur šo robežu gaismas dārzu, ko mēs Covid laikā palaidām, un kas izvērsās par vienkārši kaut ko prātām neaptveramu, jo tajā pirmajā gadā mūs apmeklēja 40,000 cilvēku tajā vienu mazu augu baznīcu. Latvijas panorāmā par šo bija un ziņās, bet vienalga cilvēki, kas varbūt par šo nav, tā kā nav dzirdējuši, vai ne? Kas būtu tas vienkāršais skaidrojums par to, kas īsti ir šis robežu gaismas dārzs, un kad viņš uzplaukst, vai kas tas īsti ir, vai viņš atkārtojās, vai Viņš atkārtojas. Jo mums jau nav vairs izvēles iespēja. Zvanu cilvēki no Limbažiem, no Talsiem, no turismu grupām un prasa, vai šogad būs. Līdz ar to mēs to darām jau 4. vai 5. gadu pēc kārtas. Bet tas notiek adventu laikā. Tad arī šogad tas būs no 1. decembra. Un tas, ko mēs radām vidi, kur cilvēkiem pabūt ar sevi, ar savām domām, un tie, kas nāk, viņi nāk vai nu lūgt, vai vienkārši pabūt kaut kur baznīcas stūrī vienatnē un pārdomāt savas dzīves notikumus. Un šī vide, acīm redzot, cilvēkiem šķiet pievilcīga arī spriežot pēc tā, ko mēs tajās atsauksmes grāmatās lasām. Tur ir ļoti, ļoti daudz labu, patīkamu sajūtu, un cilvēki ārā ejot, man ir gadījies arī, ka saka, sen neesmu tik labi jutusies. Piemēram, viena mamma ienāca ar bērniem īsti pirms slēgšanas, kad es vienreiz dežūrēju, ja bērni arī pašķīda, kurais tā mamma sēdēja, vienkārši sēdēja tur. Un pēc tam viņa tā piecēlās, un es sen nebiju tik labi jutusies. Tas bija tik labi. Es sapratu, ka, acīm redzot, viņi saņēma to, ko viņi vēlējās. Un arī citi, vienā svētdienā, kad es dežūrēju, tur mēs organizējām arī draudzes locekļu vidū tos dežūras, tur iekšā laišana, ārā laišana, bija Covid laiks, tur bija distances jāievēro, un vienamēs, kur 7,000 cilvēku vienā svētdienā. Tas bija kaut kāds ārprāts. Robežos bija sastrēgumi. Tas bija, nevarēja neviens saprast, kas tur notiek. Jā, tas projekts tiešām, paldies Dievam, viņš ir devis mums ļoti lielu atspaidu visos šajos atjaunošanas darbos, jo tas, ko mēs par to Ziemassvētku laiku saņemam ziedojumos, ar to mēs varam vasarā kaut ko atkal atjaunot. Un tā mēs pa solītim ejam uz priekšu, un cilvēki rodās klāt ar vien jauni, kas arī saka, es arī gribētu kaut ko darīt. Un īstenībā tā iespēja ir, jebkura maza lietiņa, ar kuru tu vari palīdzēt, vērst kaut ko par labu, saorganizēt lapu grābšanas talku, piemēram, pie baznīcas. Super. Un tas ir tas, ko es esmu, piemēram, gatavs uzņemties. Es saku, es nevaru tur varbūt iet lūgt naudu vai meklēt ziedotājus, bet es varu saorganizēt savus draugus, ka mēs atbraucam tur sestdienā vai svētdienā, sagrābjam visas baznīcas lapas. Super. Tas ir tavs ieguldījums, ar to arī pietiek. Vai, piemēram, es varu tur sarunāt kaut kādu tur amatnieku, kas var uztaisīt ziedojumu kasti. Tieši tik vienkārši. Nav vajadzīgi kaut kādi šausmīgi projekti, kuros tev ir jāiesaistās no rīta līdz vakaram un 7 dienas nedēļā. Tu dari tieši tik, cik tu vari atļauties. Un kas ir forši, arī nav tur tādi kaut kādi projekta termiņi, kuros obligāti tas ir jāizdara. Tas var notikt ilgākā laika periodā, tik, cik tev ir laika tam. Un kas ir forši, ka pēc tam tur gadiem cilvēki varēs vest savus mazbērnus un arī rekušī to kasti, es uztaisīju. Piemēram, ja? Vai ne? Un tad sanāk, ka jebkurš, bet tas tikai ir robežu pusē, vai jebkurš visā Latvijā, ja ir tā kā laiks, vēlme, tad kā var kaut kā ar tevi sazināties, vienkārši te uzrakstīt, vai tā kā? Jebkurš. Es par jebkuru palīdzību priecājos. Ja kāds ir gatavs iesaistīties nākt talkā, tad tas ir kolosāli. Mēs vienmēr atradīsim kaut kādu lietiņu, kas būs gan tam cilvēkam
pie sirds, gan kur viņa zināšanas varbūt ļauj un varbūt noderīgas. Mhm. Bet, nu, labi, pieņemsim, nu, ir varbūt kāds, kurš ir nu, tik aizņemts, ka nu, galīgi nē, bet nu, finansiāli kaut ko varētu īstenībā palīdzēt. Ir kaut kāds, nezinu, robežu mājaslapa kaut kāda, kur var kaut kā. Mums ir jā, vairākas tās vietnes. Nu, tāda tieši uz to Ziemassvētku laiku tendēta ir šis robežu gaismas darbs.lv, kurā ir arī tas notikumu kalendārs parasti atspoguļots. Tāpat ir arī, nu, protams, Facebookā tur mums ir robežu evolūta baznīca ar savām kaut kādām ziņām. Tagad, ko tagad nevar atrast to? Ko nevar atrast? Pasaki. Visu Ok, var atrast. ok. Un mēs, jebkurš tāds tiešām arī kaut vai 5 eiro vai 1 eiro vai 20 centi, mēs par visu priecājamies. Mēs ar pateicību pieņemam tā teikt. Mhm. Mhm. Forši. Un nu, laiks ir tas, kas ir ierobežots, bet tā gribās tev paprasīt, ja, piemēram, nu, kā tu redzi tādu nākotnes redzējumu savu tur pēc 3 vai 4, 5 gadiem, tad tā kā vīzija sakarā ar šo visu, kur varbūt tu vai jūs kā komanda gribētu nokļūt, vai jā, varbūt ir kaut kas, kas tā kā ir ar ko padalīties. Zini, es tiešām no sirds ticu tam, ka tas notiks tā, kā tam ir jānotiek. Es esmu jau tā kā izgājis tos etapus, kad man šķita, ka ir obligāti jābūt kaut kādam tur sasniedzamajam rezultātam. Šī gadā tas, šī gadā tas. Es vienu gadu uztaisīju baznīcā strateģisko plānošanu. Zinu, cik mums tur bija devumi, man liekas, pār pa 50. Ar dalībnieku, man liekas, bija kaut kādi toreiz 5. Un tad es viņus sadalīju 3 gadiem, tad es sapratu, ka vienalga traki. Ko darīt mums tur ir, bet es tiešām ar prieku priecājos par katru notikumu, kas mums izdodas, par katru atbalstītu projektu. Arī tagad pirmdien man bija jāizstāv tur lauku atbalsta dienestu vienu projektu komandai, tur, ko mēs vēlamies šobrīd izdarīt baznīcā. Mēs esam uzrakstījuši projektu un jāskaidro, kāpēc un tā. Ja sanāks, super, mums būs ļoti skaista grīda baznīcā no klinkera bruģa, tāda, kas piestāv interjeriski mūsu no vecināta, tāda bruģa, tādas, kā mums tur ir sienas. Nesanāks, meklēsim atkal citur kaut kur finansējumu. Sanāks. Būs labi, un sanāks. Liels tev paldies, tiešām iedvesmojoši un tā, nu, tā forši, jauki, tā skaidri, dzidri. Tā kā visi dodamies uz robežiem, jā. Ņemam somas. Noteikti. Noteikti. Jo man liekas, ka katram ir kaut kāds tāds brīvs brītiņš, ko viņš varbūt gribētu darīt nu, sabiedrības labā, tā teikt. Noteikti var atrast kādu brīvu brīdi, kad ko var ziedot savu laiku, ne tikai naudu, bet arī laiku. Un cilvēkiem nevajag baidīties nākt baznīcā, jo es atceros, es pirmo reizi arī, tad, kad es tikko sastapos ar ticību kā tādu, man likās, ārprāts, es taču nezinu, nekur rokas likt, kad kājās jāceļās, kad jāsēžās, ko es tagad tur darīšu, ko es iešu tagad tāds muļķis uz to baznīcu. Tā nav. Tur neviens nestāv tev ar mietu klāt un nesit, ja tu tagad esi. Mācītājs nesit, jā, viņš tāds Iedomājies, nē. Iedomājies, nē. Jā, es domāju, ka, ja tu sadūšojies un atnāc, tad, vienkārši fokusējies uz to, ko tu dzirdi, un uz tām sajūtām, kas tev tur pārņem, un tad viss būs labi. Tā kā esi tu pats, un tad jau arī tas ar laiku nāks tā labestība un tā mīlestība, ko tur var iegūt, un tad tu varēsi arī dot pārējiem kaut ko vairāk. Bet tā jau ir cita tēma. Jā, Zigard, paldies tev. Lai tev šodien viss forši iet, un ne tikai šodien, arī rītdien un parīt un pārējās dienas. Un esam kontaktos. Jā, es ceru uz lielu volunteeru pieplūdumu. Viss tagad, pēc šī tagad tev visi zvanīs, visi rakstīs, visi brauc. Labi, Dom, davai. Labi, atā. Jā, čau.